Mūsdienu jaunieši savā nākotnes profesijā vēlas dinamiku un radošumu, lai spētu tajā augt, pilnveidoties un izcīnīt personiskās uzvaras. Tam pierādījums ir Young Car Mechanic jauno automehāniķu konkurss, kas izstādes Skola 2024 ietvaros, rīkoja 2. kārtu. Mēs esam tieši tas uzņēmums, tā struktūra, kas ir pa vidu starp skolu, starp automehāniķi, starp auto ražotāju, starp auto daļu ražotāju. Un tas nāca ļoti dabiski, ka mums tas būtu jādara, mums tas būtu jāattīsta. Mūsu partneri, mūsu piegādātāji preču, ražotāji saprata, cik tas ir nozīmīgi ilgtermiņā, ļaut ne tikai, pārbaudīt zināšanas un prasmes, bet patiesībā ļoti lielā mērā arī mācīt daudz ko jaunu. Šis konkurss ir Latvijā aizsāktā konkursa jaunais automehāniķis turpinātājs. Tā organizators jau 8 gadu garumā ir Intercar Latvija. Tagad gadu daudzu valstu nacionālo konkursu uzvarētāji tiek aicināti sacensties starptautiskajā konkursa finālā, kur uzvarētājus gaida ļoti vērtīgas balvas. Uz doto brīdi tātad ir 11 valstis, kas jau piedalās šajā konkursā aktīvi. Konkursu struktūra tā ir 4 kārtas. 1. un 2. kārta ir teorētiskās kārtas. 3. kārta ir nacionālais fināls, jeb katrā valstī notiekoši praktisko uzdevumu pildīšana. Tātad jau darbs ar rokām, darbs pie mašīnām dzīvām, vai pie mācību stendiem. 4. kārtā tātad tas ir starptautiskais fināls, kurš šogad jūnija 2. pusē notiks Lietuvā, Viļņā, kur sabrauks pa vienam labākajam no katras valsts finālists un sacentīsies par jau vislabākā jaunā automehāniķa titulu. Šogad jauno automehāniķu konkursā Young Car Mechanic Latvijā piedalījās tehnisko skolu audzēkņi. Konkursa 1. kārtā reģistrējās 413 dalībnieki un labākais rezultāts ir 83 punkti no 100, bet vidējais rezultāts 51 punkts, kas šogad bija būtiski augstāks nekā citus gadus. Konkursa 1. kārta jau sāk ieņemt tādu stabilu pozīciju vispār izglītības procesā, jo es pieļauju, ka lielākā daļa no audzēkņiem, kas mācās automehāniku, viņi arī piedalās šajā 1. kārtā testā. 2. kārtas konkursa dalībnieki atzīst, tā ir vērtīga pieredze tālākās izglītības ceļā. Tur bija vairāk jautājumu angļu valodā, tur arī tika vairāk grūtāki jautājumi, tā precīzāk sakot, visu vajadzēja precīzāk paskaidrot, un viss bija rakstiskā veidā, nevis kā datorā. Daži jautājumi bija grūti, jo vēl nav mācījis, bet lielākā daļa jau tika iemācīta, jau zināms. Young Car Mechanic ir starptautisks konkurss tehnisko skolu audzēkņiem, kas dod iespēju konkursa dalībniekiem parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā. Tā galvenie mērķi ir veicināt automehāniķa profesijas popularitāti un kvalitāti, dalīties pieredzē, mācību metodēs, veicināt sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm, kā arī iepazīstināt izglītojumos ar jaunajām tehnoloģijām un nākamajiem darba devējiem. Te viņi satiek gan ļoti nopietnus profesionāļus, kas ir treneri, kas ir tehniskie, treneri jau profesionāliem, nopietniem automehāniķiem, un ir iespēja ar viņiem komunicēt, un pildot tos pašus praktiskos uzdevumus 3. un 4. kārtā, Viņi komunicē, viņi runājās ar tiem cilvēkiem, viņi iemācās ļoti daudz jaunas lietas, varbūt nianses, bet tas viss viņiem noteikti palīdz šajā darba dzīvē.